Pagaid, varu custom krāsu uztaisīt savam konteinerim? Krīstam, čau! Čau. Drīzumā pārvācamies uz jaunu vietu. Mēs atradām vietu, kas mums iedeva ļoti daudz un jaunas nosacījumus izvietošanā, gan uzglabāšanā, gan pārkraušanā. Taisīsim papildus lielu remonta vietu, pārkrāsošanas vietu, un starp citu man ir arī rakstīja TikTokā tie, kas nodarbojas ar smilšu strūklu, ka viņi labprāt ar mums sadarbotos. Pagaid, kas tas smilšu strūklis? Čaļi, kuri brauc ar busiņu, viņam liels aparāts, un viņi smilšo nost, un viņam respektīvi var noņemt jauno krāsu ļoti ātri un efektīvi, un nebūtu nav dārgi. Pagaid, varu custom krāsu uztaisīt savam konteinerim? Custom, tieši tā. Es varu violetu konteineru beidzot dabūt. Beidzot, tu varēsi sevi. Ja jūs gribat pārkrāsot konteineru, kvalitīvāk ir sākumā noņemt iepriekšējo un tad klāt savējo. Savādāk uz jaunu konteineru, tīpaši tas lupas nost, pēc tas jaunais stūris, tas viss plānojas būt mums. Mums tur būs gan PTI zona, gan pārbūves zona, gan remonta zona, kur šeit mēs smuki izkārtosim savus konteinerus. Man kā klientam nebūs grūtāk atrast jūs? Grūtāk nē. Tie, kas bijuši pie mums, jau zina, ka mums mēdz būt diezgan daudz dubļi, bet ja šeit nav tie putekļi tik daudz, tad principā jūs varat braukt savos baltos krekliņos. Nebaidīties, ka būs pēc tam apkaklīts netīrs.